Cilvēka ķermeņa fabrika, ja par cilvēka ķermeņa uzbūve. Līdz ar to šī viņa grāmata nav tikai tāda zinātniska vērtība, tā patiesībā arī renesanses laikmeta tāda mākslas pērle, jo šos viņa anatomiskos aprakstus ilustrē ļoti detalizēti un krāšņi zīmējumi. Līdz ar to mūsu doma bija, kā tad veidot viņam šo te izstādi, un mēs sapratām, ka tā būs noteikti anatomijas un mākslas simbioze, un tā noteikti būs par tēmu cilvēku ķermeņa fabrika. Tātad šajā pirmajā zālē jūs varat skatīt muzeja darbinieku interpretācijas par cilvēku ķermeņa fabriku un mākslinieku interpretācijas par cilvēku ķermeņa fabriku. Savu grāmatas interaktīvo versiju un mēģināt pašķirstīt, vai izdodas. Es pateikšu. Muzejs ir nosaukts viņa vārdā, jo muzeja pamatā ir Pauls Gradiņa privāta kolekcija, kuru viņš dažus gadus pirms savas nāves novēlēja valstī, un tā pamata arī izveidojās mūsu muzejs. To iecerēs izveidot kā tādu muzeju, kur apmācīt medicīnas studentiem medicīnas vēsturi. Medicīna jau ir tikpat veca, cik veca ir cilvēce, un pat mūsu primitīvajiem priekštečiem bija sava veida primitīva medicīna, kaut vai tik daudz kā izvilkt ārā svešķermeni no kājas, ko varam uzskatīt arī par medicīnisku manipulāciju. Mūsu priekšteči, ja viņi ir novērojuši slimu cilvēku un viņa slimības cēlonis nav bijis skaidri ar acīm saskatāms, varētu būt, ka viņi uzskatīja, ka cilvēkā ir iemiesojies kāds nelabais gars vai dēmons, kas tad ir kaut kā jāmēģina dabūt laukā, un tad viena no izvēlēm bija trepanācija, atveres veidošana galvaskausā. Pārsteidzošā lieta no šīta visa stāsta ir tā, ka tie cilvēki tiešām mēdz arī izdzīvot. Un vēsturnieki dod līdz pat 60% šo te izdzīvošanas skaitu pēc šīm te primitīvajām aizvēstures galvaskausa trepanācijām. Kā mēs to zinām? Mēs to zinām, jo arheoloģiskos izrakumos tiek atrasti ik pa brīdim, tā skaitā arī Latvijā galvaskausa, kur ir vērojams šīs trepanācijas un ir, kā piemēram šajā gadījumā, ir vērojama arī kaulu reģenerācija. Šīta lielā trepanācija, milzīgā, ko mēs redzam, tā ir nākus no zvejnieku kapulauku, un viņa datējas ar apmēram 3500 gadi pirms mūsu ēras. Mums arī bija viens galvaskauss, kurš sastāvēja no tādiem mozaika veikta fragmentiem. Tad, kad mēs jautājām tieši jūsu pārstāvjiem muzeja, cik tad vecs ir šīta persona, bija teorija, ka līdz 18 gadu pat viņš ir nodzīvojis ar šādu mozaika veida galvaskausu. Mēs esam uztaisījuši milzīgu soli, mēs esam aizvēstures laikiem, esam pārkāpuši pāri visiem senajiem, antīkajiem laikiem, jo principā mums tāda eksponāta nav vēl ļoti maz, un mēs esam nokļuvuši tieši viduslaikos. Viduslaikus mēs saucam par tumšajiem laikiem, tumšie viduslaiki. Rietumē Eiropā daudz, kas ko nosaka baznīca. Un baznīca, piemēram, paredz to, ka līķu sekcijas ir aizliegtas. Kā jau mēs lejā runājām par šo vezālija devumu, tātad līdz pat 16. gadsimtam, kā jau teicu, pat jau tad, kad ir universitātes, visas anatomijas zināšanas nāk principā apmēram no 2. gadsimta no Galēna grāmatām. Un medicīnas attīstība un zinātnes attīstība vispār ir ļoti lēna. Tas, kas salīdzinoši labi tomēr attīstās, ir farmācijas biznesa, un te mēs redzam bildes, kuras ir zīmējis, tas ir poļa gleznas, kas ir zīmētas pēc seno grāmatu gravīrām, kur ir parādīts sākotnēji, kā izskatījās aptieka vienkārši kā galds tirgus laukumā, vēlāk aptiekas kļūst stacionārs.
Tomēr aptiekāra profesija viduslaikos nav nekas tāds, ko var iemācīties universitātē. Tā ir amatniecība, ja? Tas ir amats, un tur mēs redzam jau tālāk, ka nākamajās bildēs, kā tiek izlietot aptiekāra mācekļi un zēļi, un tas bija ļoti ilgs process, kā raksta profesors Vīks, un tas varēja pat paņemt 16 gadus līdz brīdim, kamēr aptiekārs bija tiesīgs atvērt pats savu aptieku. Dominikāņu mūki, tātad viduslaikos, kas apdzīvoja šo Jāņa sētu, ka tur esot bijušas no ārpuses, no Jāņa sētas puses speciālas trepes, taisnām no ārpuses uz balkoniem, kuriem tad lepras slimnieki esot varējuši ieiet, klausīties dievkalpojumu, nesaskaroties ar pārējiem baznīcas apmeklētājiem. Tā gan es nezinu, domāju, ka ir tikai leģenda, bet katrā ziņā tāda mēdz stāstīt. Turīna izmeklēšana. Milzīgi biezi viduslaiku traktāti sarakstīti un ilustrēti par to, kā pareizi izmeklēt Turīnu, pēc smaržas, pēc krāsas, pēc dažādiem parametriem, pat pēc garšas, lai noteiktu, ar ko tad ir slims pacients. Un šeit ir parādīts ķirurgs Bārdziņš, kas veic kājas amputāciju. Un arī vēl aizvien viduslaikos ne aseptikas, ne antiseptikas, ne anestēzijas. Tā kā tā mirstība pēc šādām te operācijām lielām bija ļoti, ļoti liela. Mākslinieki un anatomija bija daudz svarīgāk nekā ārstiem. Ja, protams, bija ļoti labi, ka Vezēlis bija aprakstījis, piemēram, kā apnāsīt asinsvadu, bet reālā praktiskajā medicīnā tas neko nenozīmē, jo ķirurģiskas operācijas jau tāpat veikt nevarēja, tā bija tāda laba dabas zinātne, ko apgūt vispārējai izglītībai. Šeit redzamais bizamābols, bet to gan varēja atļauties tikai ļoti, ļoti ārkārtīgi bagāti cilvēki. Tad no dārgmetāla izveidots ažūras trauks, kurā atkal iekšā salika aromātiskus augus, iekārt kaklā vai iekārt pie jostas un tādā veidā mēģināja izvairīties no sērgām. Ārsti vēl aizvien ir savos ielas uzvalkos, ārsti vēl aizvien pat rokas nemazgā. Ārsti nemazgā instrumentus pēc ķirurģiskās operācijas, jo kāda jēga nemazgās dienas beigās, jo nākamā pacienta atkal šie instrumenti ir sasmērēsies un tam līdzīgi. Un atkal ir bērnu medicīnas vēsturnieki, kas saka, ka narkotikas atklāšana patiesībā sākotnēji palielināja mirstību, jo cilvēki varēja ilgi operēti, ilgāk pakļaut tātad baktēriju iedarbībai un septiskās komplikācijas bija daudz biežāk nekā pirms narkotikas atklāšanas. Kurā brīdī īsti sabiedrība, mākslinieki sāka iepazīt un kad viņus sāka interesēt tas, kas cilvēkam ir iekšpusē un kas ir tas, kas veido šo plastiku, ko mēs